Mix Media Group. Mix News. Šodien Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība jūs aicināja kopā Latvijas sirdī, Doma laukumā uz mītiņu, kurā mēs ar jums gribam runāt par mūsu valstī ļoti svarīgām strateģiskām problēmām, kuras traucē mums dzīvot, kuras traucē mums strādāt un justies drošiem savā valstī. Un es atgādināšu, ko ir teicis mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. Viņš teica tā: mūsu valsts ir izaugusi no biedrībām, un katrs, kas ko dara biedrībā, dara valstī. Un tādēļ arotbiedrība ir kā nozarē strādājošo tiesību sargs. Arotbiedrība ir kā atgādinājums valdības un Saeimas deputātu sirdsapziņai par to, cik nozīmīga ir izglītība un zinātnes loma, un cik svarīgi ir šajā jomā strādājošiem. Un paldies par šodienas klātbūtni un atbalstu. Lai reizē pateiktu, ka mēs gribam strādāt Latvijā. Pasniedz roku tam, kas atrodas pa kreisi. Pasniedz roku tam, kas atrodas pa labi. Izdarījāt visi? Paceļam rokas augšā. Esam vienoti un kopā. Paldies! 1. maijs ir diena, kurā pirmo reizi sapulcējās brīvās un neatkarīgās Latvijas valsts parlaments. Tālajā 1920. gadā mūsu valsts vadītāji bija grūtā situācijā, taču viņi darīja visu iespējamo, lai šodien un šeit mēs te varētu stāvēt. Tā ir. Paldies!